Zobena bruņinieks taisnā pozīcijā. Kad zobena bruņinieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sola būt dinamiskais, pilns kustības un mērķtiecīgas rīcības. Šī kārts norāda, ka tu iesi cauri situācijām, kurās tev būs jāizrāda drosme, apņēmība un spēja ātri pielāgoties. Tas būs gads, kurā galvenais būs rīkoties, nevis vilcināties. Attiecību jomā zobena bruņinieks simbolizē straujas izmaiņas vai intensīvas sarunas. Ja esi attiecībās, iespējams, tu vai tavs partneris šogad jutīsies motivēti risināt būtiskus jautājumus. Tas var būt laiks, kad attiecības tiek pārbaudītas, bet tajā pašā laikā jūs varat izveidot vēl dziļāku saikni. Ja esi viena, šī kārts norāda uz iespēju satikt kādu, kurš ir aizrautīgs un mērķtiecīgs. Taču esi uzmanīga. Dažreiz zobena bruņinieka enerģija var būt tik strauja, ka trūkst stabilitātes. Darba un finanšu jomā zobena bruņinieks liecina par intensīvu darba tempu un iespējām sasniegt nozīmīgus mērķus. Tas ir gads, kad tu vari uzsākt jaunus projektus vai spērt būtiskus soļus savas karjeras attīstībā. Finansiāli šī kārts norāda uz straujām pārmaiņām. Iespējams, nāksies ātri pieņemt lēmumus vai pielāgoties jauniem apstākļiem. Un atceries, zobena bruņinieks tev atgādina, ka reizēm uzvara nāk tiem, kuri nebaidās mesties iekšā cīņā. Kā saka, droši sirdīgajiem pieder pasaule. Šogad esi drosmīgi un nebaidies riskēt, ja jūti, ka tas ir tā vērts. Zobena bruņinieks apgrieztā pozīcijā. Kad zobena bruņinieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz impulsivitāti vai pārdomu trūkumu. Tas ir brīdinājums, ka tev jāpievērš uzmanība tam, kā tu pieņem lēmumus un kā rīkojies sarežģītās situācijās. Dažreiz var būt vēlme mesties neapdomīgi uz priekšu, bet šogad svarīgi būs saglabāt līdzsvaru un pieņemt pārdomātus lēmumus. Attiecībās šī kārts var norādīt uz nesaskaņām vai komunikācijas problēmām. Ja esi attiecībās, iespējams, jums abiem būs jāstrādā pie tā, lai izvairītos no pārsteidzīgiem spriedumiem vai konflikta radīšanas no nelieliem pārpratumiem. Šis ir gads, kad ir svarīgi būt pacietīgai un izvairīties no nevajadzīgas steigas. Ja esi viena, apgrieztais zobena bruņinieks liecina, ka tu vari saskarties ar cilvēkiem, kuri nav gatavi ilgstošām saistībām vai rīkojas nepārdomāti. Esi uzmanīga un nesteidzies pieņemt piedāvājumus, kas šķiet pārāk labi, lai būtu patiesi. Darba un finanšu jomā šī kārts simbolizē kavēšanos vai sarežģījumus, kas rodas no nepārdomātiem lēmumiem. Iespējams, tev būs jābūt piesardzīgai, lai neiekļūtu situācijās, kas prasa vairāk resursu nekā sākotnēji plānots. Finansiāli šī kārts norāda uz nepieciešamību pārskatīt savus plānus un izvairīties no riskantiem ieguldījumiem. Un atceries, apgrieztais zobenu bruņinieks tev saka, ka viss labais notiek, kad to plāno ar prātu, nevis steigu. Kā saka, lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Šogad esi vērīga un ļauj sev analizēt katru situāciju, pirms mesties tajā iekšā.